Jā, tātad es esmu mācījusies, no joprojām mācos fotoskolu pavāra palīgu kursos, kas norisinās sestdienās. Un 2 gadus pēc kārtas es braucu uz Romu, kur pirmajā gadā man bija prakses iespēja Michelin restorānā, savukārt 2. gadā varēju izbaudīt virtuves dzīvi, tā teikt, piedzaužņu viesnīcā, kur atradās pašā Romas centrā. Savā prakses laikā es iepazinu daudz jaunus cilvēkus, ne tikai tuvāk satuvinājos ar saviem kursabiedriem, bet arī daudz paziņas no Itālijas ieguvu, kā arī iemācījos ļoti daudz par Itālijas tradicionālajiem ēdieniem. Dzīvojām mēs vairāki cilvēki kopā no mūsu grupas, un brīvajā laikā mums bija iespēja doties ne tikai par Romu, bet arī ārpus Romas. Šajā pieredzē visnotaļ pats vērtīgākais, es domāju, bija jaunās iespējas komunikācijas nozarē, iemācījos runāt daudz brīvāk angliski, iemācījos virtuves terminus, kā arī iepazinu daudz ļoti foršus cilvēkus. Jā, un ko tu darīji Michelin restorānā? Michelin restorānā man bija jāsagatavo jūras veltes, sākot ar dažādiem astoņkājiem, beidzot ar austerēm un mīdijām. Mēs gatavojām ne tikai risoto un makaronus, bet arī ēdienus, kuros zvaigznes tieši bija šie jūras velšu produkti.